Kādā ziemas dienā Hāzbolē ir kāda vieta, kuru zina visi, bet retais vairs tur iegriežas. Veca koka darbnīca, nedaudz nosēdusies zem laika smaguma, stāv mazliet nost no ceļa. Tās sienas ir pelēkas no gadiem, jumts vietām ieliecies, bet loks darbnīcas galā vēl joprojām vakaros ielaiž siltu, dzeltenīgu gaismu. Šī vieta nepiesaista skatienus. Tā necenšas būt skaista. Tā vienkārši ir. Levijs šo darbnīcu pazīst sen. Varbūt jau no tiem laikiem, kad viņš vēl nebija izlēmis, kur piederēt. Reizēm viņš šeit iegriežas pēc garas pastaigas. Reizēm tad, kad ārā ir augsts un diena šķiet pārāk gara. Šī nav vieta, kur nāk steigā. Šī ir vieta, kur nonāk tie, kuriem nav kur steigties. Darbnīcas durvis parasti ir pavērtas tikai nedaudz. Pietiekami, lai Levijs varētu iespraukties iekšā, nesatricinot klusumu. Iekšā smaržo pēc koka, pēc sveķiem, pēc putekļiem un vecas krāsnes siltumu. Smaržo pēc darba, kas darīts lēni un ilgi. Vecais galdnieks strādā gandrīz katru dienu. Viņš ceļas agri, iededz plīti un apsēžas pie darba galda. Viņa rokas ir rupjas, pirksti sabiezējuši no gadiem, bet kustības drošas. Viņš izgatavo krēslus, vienu pēc otra. Nevienam vairs īsti tos nevajag, bet viņš turpina aiz ieradumu, aiz miera. Aiz tā, ka rokas bez darba kļūtu smagas. Kad Levijs parādās durvis praugā, vecais vīrs neko nesaka. Viņš tikai uz mirkli paceļ galvu, un viņa sejā kaut kas mainās. Mutes kaktiņi kļūst mīkstāki, skatiens siltāks, it kā telpā būtu iedegusies vēl viena uguns. Levijs dodas uz savu vietu, pie plīts, darbnīcas stūrī. Tur ir silti, tur var gulēt. Reizēm viņš guļ, reizēm tikai vēro. Viņš skatās, kā vecais vīrs strādā, kā no koka gabala pamazām iznāk kāda krēsla detaļa. Kā skaidrs krīt uz grīdas, kā rokas nekad nesteidzas. Katras kustības atkārtojums ir kā ieelpa un izelpa. Šī draudzība ir sena. Viņi nav daudz runājuši, patiesībā gandrīz nemaz. Bet viņi zina viens par otru. Levijs zina, ka vecais vīrs ir noguris. Vecais vīrs zina, kad Levijs paliks ilgāk, kad ārā sniegs krīt lēnāk un tumsa pienāk agrāk. Reizēm vecais vīrs noliek darba rīkus, apsēžas uz vienu no krēsliem un skatās ugunī. Nedomīgi, neskumji, vienkārši skatās. Levijs paceļ galvu, un viņi klusē kopā. Ārā krīt sniegs, darbnīcā ir silts, krēsls stāv rindās un gaida. Un kaut arī pasaule vairs neprasa to, ko vecais vīrs prot darīt vislabāk, viņš turpina. Un Levijs turpina nākt, jo dažas lietas nav domātas, lai tās būtu vajadzīgas. Tās ir domātas, lai tās būtu.